Esiet sveicināti visi smaržu cienītāji. Vēlamies jums pastāstīt par kādu produktu, ko piedāvājam arī Latvijas tirgu. Vispirms jāpastāst, kā mēs pie tā nonācām. Mēs mācījāmies Amerikā un dzīvojam tur kādu laiku, un mūsu draugi mūs aizved uz lielveikalu. Un tur kādā mazā veikaliņā mēs atradām šādas pudelītes. Ļoti interesanti, domājam, kas gan tas ir. Un tās bija smaržas, dažādu dizaineru smaržas uz eļas bāzes. Nu, tad mēs arī iegādājāmies uzreiz kādas 5, katram, lai būtu ko izvēlēties. Un tā nu mums ļoti iepatikās gan lietošanas veids, gan cena, gan tas, ka aromāts ir tiešām noturīgs, un mēs saņēmām ļoti daudz komplimentus. Līdz šim kaut kā nebijām uzdrošinājušies piekt tādas varbūt labas smaržas vai dārgas smaržas, bet nu, šādā izpildījumā tas bija ļoti pieejami un pieļaujami mūsu kabatai, teiksim tā. Un tad nu, mēs atbraucām uz Latviju, mūsu krājumi izbeidzās un mēs konstatējām, ka neko tādas nevar dabūt ne Latvijā. Nu, Eiropā varbūt arī varētu kaut kur dabūt, bet tomēr tas izskatījās padārgi. Un tad mums nāca doma prātā, ka ir jādabū tas produkts šurp. Un tad nu, mēs atradām bāzi Amerikā, ražotni, kur šis produkts tiek veidots, un sākām pasūtīt, veicām savus pirmos pasūtījumus, un šis bija laikam pats pirmais, ko mēs saņēmām šādu te paleti ar 32 smaržām, ar to mēs iesākām. Un tas bija laiks, kad Latvijā vēl skandināja par krīzi, un mēs domājam, tas laikam ir ļoti traki un galīgi crazy kaut ko tam līdzīgi uzsākt. Bet, nezinu, mēs kaut kā to izlēmām darīt, un izrādījās, ka cilvēkiem tas ir vajadzīgs, un pieprasījums bija tik liels, ka mēs jau tajā pašā mēnesī taisījām nākamo pasūtījumu. Un tā nu ir pagājuši jau 2, 3, šis būs 3. gads, kad mēs turpinām pasūtīt. Un cilvēki pērk un izvēlās šīs smaržas, un jūs varat dažas atsauksmes palasīt arī mūsu mājaslapā. Nu, par produktu, kā to lietot un kādos tilpumos tas ir pieejams, jūs arī varat lasīt mūsu mājaslapā. Nu, tā vienkārši demonstrācijiem, kā mēs to lietojam. Es vienkārši to uzsmērēju uz rokām un iesmērēju, jo man patīk, ka es kustinu rokas un šis aromāts plīvo gar mani, un tā es jūtos labi. Bet citi varbūt vienkārši aiz austiņām un uz pulsa vietām uzliek. Un normāli lietojot vidēji ar šādu tilpumu 10 ml pietiek 2 mēnešiem. Un tas, manuprāt, nemaz nav tik slikti. Izskatās maza, bet tomēr ilgam laikam pietiek. Jā, dažiem pat vairāk. Dažiem pat vairāk. Nu, jā, man nāks ilgi gaidīt, ka beidzot kāds ir iztukšojis savu pudelīti. Nu, kā tu lieto? Nu, es arī lietoju arī mazās pudelītes, pārsvarā cenšos lietot, bet, nu, ir bijis, ka es arī paņemu lielāku, ja man tas aromāts patīk. Ja es zinu, kad es viņu lietošu, tad es paņemu lielāku pudelīti, jā. Nu, un no lielākām pudelītēm mums ir pieejami šādi tilpumi 30, 60 ml. Tad 15 ml arī ar smidzinām. Galva ir gan zeltītā, gan sudraba iesaņojumā. Nu, un vēl mums ir pieejami ķermeņa losjons, un vīrietim ir pieejams pēcskūšanās balzāms. Jā, man viņš patīk. Tas labums tāds, ka tur ir iekšā ceļmālapas, aloja, kas arī ir dziedējošas, un arī šī produkcija visa nesatur alkoholu, nesatur ūdeni. Jā. Ūdens varbūt ir šajos losjonos, jo tā konsistence tur ir jārada. Tā, bet tas galvenais, ka šis ir bez alkohola, bez spirta. Ja kādam ir alerģija varbūt tieši pret spirtu vai alkoholu un viņam nepatīk, ka viņam kož un vēl kaut kas cits, tad varētu mēģināt arī šīs smaržas. Nu, kā jums būtu ar šīm smaržām, jūs varat pamēģināt. Un vēl ir arī masāžšeļas. Jā, ir arī masāžšeļas. Šī tāda lielāka pudele, bet parasti viņas ir tādās 20 ml pudelītēs skaisti. Protams, arī var dabūt vēl lielāks pudeles. Jā, ja jums vajag, jūs varat arī kādu puslitru pasūtīt, bet
tas pēc vajadzības. Un viņas viss ir aromatizētas, vai, ja vēlties, var arī bez aromātu noteikti, bet tas pluss jau ir tas, ka jūs varat dabūt ar jebkādu aromātu. Katalogā ir pāri 800 aromātiem pieejami. Tā kā jums ir ļoti plaša izvēle. Varbūt nav paši jaunākie kādi aromāti, kas tikko ir iznākuši, jā, un jūs gribētu Landvina, zinu, ka nav, un man vēl prasa, man nav tādi aromāti, bet ļoti daudz labu aromātu ir pieejami gan no Versace, gan no Dolce & Gabbana, un dažādi Gucci un Burberry, un jūs vienkārši varat nākt un skatīties. Pat bērni var atrast priekš sevis. Jā, arī bērniem. Hello Kitty, vai, nezinu, Justin Bieber someday, vai Justin Bieber girlfriend, vai kaut kas tāds maigs un skaists. Droši. Jūs varat ienākt, paskatīties, ja jūs jau kaut ko pazīstat, jums būs vieglāk, ja jūs neko nezināt, un pat nav nekādas nojausmas, kā tas smaržo, tad es jums vienkārši iesaku, piezvaniet man, un sarunāsim tikšanos. Vai arī jūs varat izmantot mājaslapā esošo lodziņu un ierakstīt savu ziņu man. Mēs jums atbildēsim. Nu tad ko? Nu tad uz tikšanos. Gaidīsim.